Sveiki visiem! Šodien mēs esam kanālā pakaļ Pyro Gaming. Un kā jau jūs redzat, es vakar, labi, šodien skolā uztaisīju skinu šo. Viņš izstās līdzīgs. Ja jūs zināt tādu YouTuberi, Unspeakable Gaming, bet viņš tomēr ir savādāks. Un jā, mēs varam sākt spēlēt šo burvīgo spēli un My Survival. Jā. Varam sākt. Breakfast. Ok. Sākam spēlēt. Man šodien bija futbola mačs. 3. klases pret 4. Un mēs dabujām 2. vietu. 3. klasē mums izvarēja. Ja jūs apsmējat mani, tas nebija es. Jā, bet tik un tā. 3. klase uzvarēja. Viņiem bija labās vārdsargs un stiprāk spēlētāji. Un jā. Jā, šodien skolā iegājuši tajā mapē pastīties, vai viss ir saglabājies, un pēkšņi man uzsprāga. Grīpes blakus. Kāds var būt? Grīpes blakus. Jā, kā jūs dzirdējāt, man uzsprāga grīpes blakus, un es netieku uz savu māju augšā. Jā, paņem koks. Es domāju, ka es šajā epizodē varbūt pabeigšu māju. Piedod, kad es neesmu baigi mājas būvētājs, vienkārši, jā. Man šodien draugs, viņš teica, es savam draugam iedevu uzspērt šo mapu, viņš uzslēdz peaceful, jo viņš nezinu, cik reizes nomira. Stūmeņš. Bet jā, tātad šodien mans mērķis pabeigt māju. Vismaz, kocīt. Kur ir koks? Так, būvējam uz leju. Jā, tātad mums būs šī tāda, jā. Nē, beigšu dzirdēt citus skaitini. Bet jā, man jāuztaisa ladders. Bet jā, sticks, ladder. Oi. Tas taču nav ladder. Oi. Kas? Jā. Tur nevar uzlikt. Tur mums ir traptors. Es pabeigšu māju, piedodiet, kad es noņēmu šo difficulty, ja jūs gribat spēlēt, ja jūs domājat, ka es esmu cheaters, tad es jums piekrītu, jo vienkārši difficulty man pavisam neveic. Difficulty esmu noobs. Bet jā, tā tad mums būs apmēram ko? Tu nopietni. Bet jā. Tātad šodien mums ir mērķis pabeigt māju, kuru mēs esam iesākuši. Bet jā. Jā, pabeidz māju un tad jau varēsim vispārējo darīt. Bet jā, man liekas, mums vajadzētu šitiem pataisīt platāku. Kustamies uz to pusi. Bet jā, apmēram varētu būt šit. Nē, šitien. Vienu uz šo pusi. Vai arī atstājam. Normāli. Man pagaidām būs arī maziņa māja. Jā. Jā, man jāiziet pēc kokā. Kur es tur atstāju? Es ceru uztaisīt vismaz kaut kādu smuku māju, nevis kaut kādu, nezinu, pļūtīzeni. Jā, tātad mums vajag koku. Un daudz. Es domāju, mums pietiks ar šī tik.
Nē, vajag vienu augstāk. Nu, to es izdarīšu pēc tam. Tas pēc tam nozīmē tieši tagad. Bet jā. Jā, pēc oka. Au. Es salauzu kāju! Netušu. Bet es biju salauzis kāju. Šodien varēju stāvēt futbolā tikai vārtos. Mēs dabījām starp tur laikam 5 klasēm 2. vietu. Un jā. Es gandrīz trāpīju pāri centram, gandrīz trāpīju depenē. Vārds seks atvilka viens. Apsveicu viņu ar to. Bet jā. Šodien mans mērķis būs pabeigt māju. Atvaino, kad es tik lēni izcīšu koku. Bet jā. Man būs jāuztais ēks, tikai ēks. Man būs jāiet šodien laikam mainot. Minecraftā, protams. Jā, bet mums pagaidām pietiks šito. Vienai pusē es domāju, ka mēs varbūt nepabeigsim par šodien māju. Piedodiet par to tiešām ļoti. Mums jāiziet jāmaino. Tad to mums jādara. Oh no! 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 You shrippin', bippin', trippin', drippin', lippin', grippin', drippin', drippin'. Jātiek pēc koka un jāuztaisa, protams, ēks. Mums jāuztaisa ēks. Mums jāuztaisa ēks. Ēks. Labi, es uztaisīju. Bet jāskrienam pēc koka un ātri. Tāpēc, jo mums vajag koku. Mums vajag koku. Mums vajag koku. Mums vajag koku. Jā, mums vajag koku, pat ļoti vajag koku. Mums vajag koku, neslāc apmēram kādi 20, ne vairāk koki, lai es varētu uztaisīt pilnu māju. Viens stakļi būtu jāsavāc. Šitais koks, es viņu ienīstu daudzreiz. Baigi ilgā es viņu nocirst visu. I think I got seeds. Yep, es dabūju seeds. Pēc koka reku koks, jē. Man jādabūt daudz koks, jādabūt kaut koks. Pagatāk, cik man tagad koki? Ir 6, man vajag apmēram 40, man vēl vajag 14 koks. Fuck, 14 koks. Jā. Jā, 14 koki! Un ātri! Vajag ļoti ātri to izdarīt. Jūs vakar skatījāties hokeju? Pa dienu.
apmēram 6 kaut kas tam līdzīgs. Mums jau uzvarēja vakar Itāliju. 2-1. Pirmais gols bija arī ļoti smuks, un otrais arī ļoti smuks. Pārsvarā bija 2 goli, bija ļoti smuki. Jā. Kur man māja, cik man ir 5 māja, vai 5 koks? Kur man mājas, laikam pazaudēja māju? Tur. Nezinu. Bet kaut kur tur. Es visu laiku aizmirsu, kur man māja. Jā, bet es zinu, ka viņa bija tur. Jā, arī kur tālu jau nebija nemaz maisklīti. Trim jāļbu koks. Man tieši ēksaus pēdējā koka gabalu. Bet jā, man 40 koks. Un mēs varam iet pabeigt māju. Pilnībā pabeigt. Tā pilnībā, ka visi pabeigt. Jā, mums jāpabeidz mājā un jā. Varam sākt. Jā, 9 muļiem. Jā. Liekam koku. Okay. Es esmu vienkārši tāds nūbs koku likšanā un māju būvēšanā. Bet jā, es domāju, ka mēs varētu drīz beigt epizodi, piedodiet, nē, es tomēr pabeigšu māju, un tad es droši vien beigšu epizodi, bet tas man jādarāt. Jā, ielikam pagaidām jumtu, pagaidus. Jo šitiem būs tāda ieeja, jo man būs otrais stāvs, to es taču nezinu. Jā, tur es atstāšu caurumu. Tas nav točna. Jā, liekam. Bet jā, man jāiet lejā un man, precīzi uz kapni. Jā, es varu ielikt kapni, jo es pēc tam iešu augšā, jā. Bet jā, drīz jau beigsim epizodi, jo mums jau drīz viss būs pabeigts. Jā, tātad jā. Mēs beigsim epizodi, kā jūs teicu. Un jā. Vairs nav kustās. Man aptrūkās vārdi. Krājumi. Bet jā, tātad. Mūsu māja būs maziņies. Droši vien otru savu varbūt paplašināšu vairāk. Vēlāk es arī droši vien šito stāvu paplašināšu. Jā, šitam būs šitāds loks. Šitam būs nekāds loks. Es negribu paīt tur logot māju. Es gribu normāli parastu mājeli un jā. Es uzbūvēšu droši vien arī balkonu kaut kur te. Jā. Jā, es saku, es neesmu vispār būvēties. Piedodiet, bet es ar krustiņu nemāku būvēt. Tā, kad es pieradīšu, tad jau viss būs labi. Bet jā. Šo sienu ātri jāpabeidz. Šajā sienā mums būs šādi te. Bet jā, paldies, ka skatījāties un uz nākamo tikšanās reizi! Atā!